Kā durvis ir atnākušas, tad jāsāk likt visas kopā. Jāslēg durvis tā iekšā. Šitas pagaidām paliks uz pauzītes. Tā es tik tālu tiku. Arku pabeidzu. Iekšējos slieksni visu pabeidzu. Iekšējos visas daļas. Te vēl nav līdz galam sametināts, bet to tad, kad tik tālu tikšu atkal, tad arī turpinās pagaidām. Kādu brīdi viņš te tagad pastāvēs, jo jāpastrādā pie šitā. Pagaidām man te ir salikts viss virsū, bet tūlīt ņemšu nost. Likšu iekšā durvis un likšu visu atpakaļ iekšā. Tāds viņš šobrīd izskatās.
Nu, lūk, kaut kā šitā. Saliku visu kopā. Ieliku jaunās durvis, izstās ļoti labi. Visas līnijas šajā pusē vispār ļoti labi iet kopā. Apakšā te var redzēt, ka nedaudz durvju vidū ir lielāka šķirve, bet tas ir dēļ tā, ka durvīm vienkārši durvis ir šitā te apakšā, nu, kaut kā, es nezinu, kāpēc, bet tā ir ļoti daudzām durvīm. Vispār paneļiem, kuriem ir garas taisnas līnijas. Tādiem, kas ir locīti pa 90 grādiem. Durvis ar spārnu varēja būt labāk, bet nu, tas viss ir pirmkārt regulējams. Otrkārt es tur visu saslīpēšu, lai iet smuki visas kopā. Līnijas. Šobrīd es saliku vienkārši tā, lai saprastu, principā man vajadzēja tikai šito daļu, šito šķirbu dabūt precīzi, lai es varu aizmuguri metināt klāt, un es zinu, ka viss tur būs kārtībā. Priekšu viss tur regulējās, un tur vēl būs ko padarīt, lai tās līnijas dabūtu kopā. Bet nu kopumā izskatās daudz maz ok. Un šeit jau es esmu luktur vietas, galīgi negāju tur kopā. Bija šausmīgi. Vienā vietā par augstu, vienā vietā par zemu. Tur viss saslīpēts, pārtaisīt caurumu, kur viņš skrūvējās iekšā. Nu, to es neliku video, jo tas nav nekas interesants. Arī šīs apakšējais, kā viņi varētu nosaukt, difuzors, akmeņu aizsargs, kā viņu angliski sauc. Šeit arī neviena līnija negāja normāli kopā, viņš bija galīgi šķībi tur. Tas viss jau arī ir sataisīts. Motora pārsaks izskatās ļoti labi, bet atkal ir problēma, kad spārni, motora pārsaks ir taisns, bet spārni ir tā kā ar vēdu, ar šādu tā līnija garā, šitā līnija. Nu, tur vēl, nezinu, tur vēl būs jādomā, ko darīt, ko nedarīt, gan jau kaut ko izdomāšu. Jā, tā pārējo saliku. Abās pusēs te ir tā problēma. Šeit ir ļoti liela līnija. Plata. Tur ir ļoti maziņa. Un ja viņu šo galu piespiež te klāt, tad viņš jau pa vidu jau sametās kopā ar motoru pārsaku. Nedaudz eņģis. Priekš šīs konstrukcijas it kā liekas eņģis ļoti liels un labas, bet patiesībā viņš šausmīgi lokās uz visām pusēm. Nezinu, vai video var redzēt. Eņģi vēl nekustās, bet visu haube jau tur lokās. Nu, tāds viņš ir uztaisīts. Tur neko. Tāda izskatās motortelpa. Nu, kaut kā tā, jā. Saliku iekšā te oriģinālās, bet tās gumijas. Bet vienalga viņš tā kā negrib. Te viņš stāv pa augstu. Šajā pusē vispār stipri vairāk. Nu, šeit es pieļauju, kad ar to atslēgu viņš nospiedīsies. Bet te var redzēt, ka ja šito pusi piespiež, tad kā aizmugur ceļās augšā. Nu, tāds. Tā laika autobūva. Otrā pusē šeit var redzēt, ka līnija vēl tāda tā kā, bet tas ir ar priekšējo spārnu. Tam nebūs tāda nozīme. To es visu saslīpēšu, salikšu, ka viss būs kārtībā. Man galvenais šajā gadījumā interesē šeit aizmugurējā līnija. Un šeit ir daudz maz ok. Drusku gribētos, lai augša būtu bijusi vairāk nost, jo nedaudz platāk ir apakša, bet to arī saslīpēšu kopā un būs labi. Principā jā, tāds viņš šobrīd te izskatās. Un tagad ņemšu aizmuguri.
Salikšu kopā aizmuguri. Tad jāliek iekšā ir ārkas. Nišas, teiksim tā. Riteņu nišas. Iepriekšējo reizi, kad liku iekšā šitā iekšējā, līdz viņi nāk no 2 daļām. Šeit var redzēt. Tā ir iekšējā un tā ir ārējā. Iekšējā derēja daudz maz ok, bet ārējā izskatījās diezgan sūdīgi. Tur negribēja iet kopā ar spārnu arku. Bet nu skatīsimies, kā viņš tagad izskatās, jo kad es iepriekšējo reizi biju salicis tā uz ātro, vienkārši paskatījies, vai viss ir un vai viss dar. Tad es tur vēl pēc tam nedaudz izmainīju rāmi, pagaidu ne rāmi, bet man diagonāls vēlreiz pārliku, un tur bija drusku starpība, kad viņi būvēja no paša sākuma. Es ielikšu bildes, kā viņš tur izskatījās. Tad tur nedaudz bija diagonāla viena, kaut kāda iemesla dēļ drusciņi nebija pareiza, un tad es viņu tagad saliku tā kā jābūt, un tagad jāskatās vēlreiz, vai tur ies kopā vai neies viss. Jā, tā kā tā. Uzliku uz pacēlāju, pacēlu augšā, lai varētu tās arkas ielikt iekšējās. Tad kā sanāca viss ok. Drusku bija jāpiestrādā, bet nu, būs labi. Otrā pusē arī. Viss ir saskrūvēts uz skrūvēm, to var redzēt. Jo es nevaru viņas ir iekšējās arkas ir jāpiemetina. Riteņu niša viss ir jāsametina, kamēr nav spārns virsū uzlikts. Tādēļ viss ir jāpieliek tā, lai tas būtu precīzi, lai pēc tam nebūtu kaut kādas problēmas ar spārnu uzlikšanu un kaut kas nedarētu kaut kur. Un te vēl var pastīties, kā no apakšas izskatās. Baigi daudz neredz, rāmis priekšā, bet daudz maz ir te vēl šitā te. Tunelī stingrības rība vēl man būs jāmetina no apakšas.
Tur viņi negribēja galīgi iet klāt, jo acīm redzot tas grīda nav tik precīzi. Bet, nu, to jau izdomāsim, saliksim tā. Paskatīšos vēl, kā tur tai vecai virsbūvē. Es pieļauju, ka tur arī viņš negāja tik precīzi kopā. Šeit vēl ir jāslīpē, kaut kas vēl jāmetina. Tagad pirmo reizi viņos pacēlā uzliku. Te vēl nāk tāds tā kā atbalsta, kur atbalstās priekšējo riteņu, tur neatkarīgās piekarastes. Atbalsts kaut kāds, kā viņš tur nāk. Te arī vēl nav sametināts. Nu, principā, jā. Tas šobrīd ir arī viss. Viss ir salikts, piemērīts. Nu vēl to aizmuguri varbūt, ka drusku tur salikšu līdz galam, jo man nepatīk tas vāks aizmugurē. Viņš kaut kā tur negrib iet ko klāt, bet nu tas es pieļauju, tas jau ir tāds, jau viņš uzražots. No rūpnīcas bijis. Baigi precīzi, te nekas nav bijis. Tā laika autobūvē tur nebija tik ļoti svarīgi, tas vajadzēja braukt. Bet, nu, šeit jāstais viss tā, lai būtu skaisti. Un varētu uz izstādēm pieklājīgi aizbraukt. Jā, tā kā, nu, turpin skatīties, jā. Laiku aizmuguri kopā. Baigi te neiedziļinājos, jo nav jēgas pagaidām. Jo tur jāmetina klāt, lai citādāk tur viss lokās pagaidām. Kopā te neturās, redz, kā te viss jurkājās. Kaut kas līdzīgs šķirbis ir. Tā kā es domāju, ka šeit būs labi. Te jau es kad pirmo reizi liku kopā, dabūju griezt puši, jo viņš galīgi bija kopā šeit. Nesametināja vēl neko, jo nezināja varbūt, ka tur kaut kā savādāk kaut kas. Bet nu tagad jājauc viss ārā. Nu viss nē, jāņem viss te nost. Jāņem nost spārni, jāmetina klāt iekšējās arkas un aizmugurējā daļa jumta konstrukcijai. Tur vēl nekas man nav sametināts. Sametināts ir tikai tur, priekšu statnes viss. Tur vairs nav sametināts un tur aizmugurē arī nekas nav sametināts. Tā kā jāņem nost, jāmetina klāt iekšējās arkas. Un tad arī jumtu arī vēl pagaidām nelika virsū, nav jēgas. Tur, es domāju, viss būs labi. Un, jā. Jāmetina kopā un tad jāliek atpakaļ viss, jālāgo uz palikšanu. Nu, tur īsti nav ko lāgot, tur jau viss kā pielikts. Tur ar to aizmuguri būs ko pačakarēties, lai dabūtu viņu tā kā vajag. Bet jā, nu tas laikam būs nākošā video. Šis jau savādāk būs pārāk garš. Tā kā, ja tevi interesē Mustang tālākās darbības, tad piesako, ieliec laiku un gaidi nākamo video.